visu zemi savās, rokas turties visu zemi savās, rokas turties visu zemi savās, rokas turties visu zemi rokas tur. Iesvietu vēju savās, rokas turties vietu vēju savās, rokas turties vietu vēju savās, rokas turties vietu vēju rokas tur. Iesauli zvaigznes savās, rokas turties sauli zvaigznes savās, rokas turties sauli zvaigznes savās, rokas turties sauli zvaigznes rokas tur. Ties katru bērnu savās, rokas turties katru bērnu savās, rokas turties katru bērnu savās, rokas turties katru bērnu rokas tur. Ties arī mani savās, rokas turties arī mani savās, rokas turties arī mani savās, rokas turties arī mani rokas tur. Ties arī tevi savās, rokas turties arī tevi savās, rokas turties arī tevi savās, rokas turties arī tevi rokas tur. Ties arī tevi savās, rokas turties arī tevi savās, rokas turties arī tevi savās, rokas turties arī tevi rokas tur. She was a beautiful little girl. Viņa bija skaista maza meitene. I remember her so well Es atceros viņu tik labi, because every time I would go to visit their home, jo katru reizi, kad devos apciemot she viņu would mājas, see me from a distance viņa man ieraudzīja jau pa gabalu. and she would say, "Mommy, Pastor is coming to visit." Un viņa teica, mamīt, mācītājs nāk mums apciemot. And she would run from a distance and she would throw herself on Pastor. Un viņa jau pa attālumu sāka skriet, un tad viņa pieskrēja klāt un apskāva. She was a pathfinder like any one of you. Viņa bija cemeklētājs gluži tāpat kā jūs, Very friendly. ļoti draudzīga. But then one day, her mother gave me a call. Bet tad kādu dienu viņas māte man piezvanīja, And her mother said to me, "Pastor, un viņas māte man teica, you must come now to the hospital." mācītāji, tev tagad jau jābrauc uzreiz uz slimnīcu. And when I went to the hospital, there I saw Mary. Un kad es aizbraucu uz slimnīcu, es tur ieraudzīju I Mariju. said, what happened? Es jautāju, kas notika. The mother said to me that she was playing Un viņas māte teica, ka viņas ir spēlējusies, and then she fell. un tad viņa nokrita. And when Mary fell, Un tad, kad viņa nokrita, because they were doing some construction at their home at that time, tāpēc, ka viņiem tagad notika būvniecības darba mājā, Mary fell and she hit her head. viņa sasita savu galvu krītot. And the mother was crying inconsolably. Un māte viss nevarēja apturēt Because viņas raudāšanu. there is her little girl. Just 2 days ago, she was running and happy. Tāpēc, kad tur tā viņas mazā meitnīte pirms dažām dienām vēl bija skrējusi un bija laimīga. And now today, Mary is lying unconscious. Un šodien viņa gulēja gultā bez samaņām. The doctors did not know what would have become of Mary. Un ārsts nezināja, kas īsti ar viņu notiks. They took some scans of her head Viņi taisīja tur rentgena uzņēmumus viņas galvai. and they had to wait for the results. Un viņi gaidīja rezultātus. But they said to the mother
there is a slim chance, we are not giving you much hope, but there is a slim chance that Mary will be okay. Un viņa teica mātei, ka nav liels cerības, bet tomēr ir kaut kāda iespēja, ka Marijai viss Well- varētu būt kārtībā. Do you know something? Mary spent 6 months in the hospital. Un Marija pavadīja 6 mēnešus slimnīcā. At the 5th month, 5. mēnesī she awoke. viņa pamodās. And the mother called me again. Un tad viņas māte man vēlreiz piezvanīja. And the question Mary asked me, this little pathfinder, Un tas jautājums, ko viņa man jautāja, šis is the mazais question ceļmeklētājs, I want to answer for you today. ir tas jautājums, kur es gribu šodien atbildēt priekš jums. She said, Pastor, Un viņa jautāja mācītāju, what do I have to do to accept Jesus? kas man ir jādara, lai es būtu pieņēmis Jēzu? What do I have to do to accept Jesus? Kas man jādara, lai es būtu pieņēmis Jēzu? With tears running down the mother's face. Un māte sāka raudāt. And my heart was feeling, I didn't know what to tell this little child lying on the hospital bed. Un man sirdī bija tāds sajūta, es nezināju, ko es sacītu šai mazai meitnei, kas guļ uz And I will slimnīcas tell you gultā. today what I said to Mary. Un es jums šodien pateikšu to, ko es viņai You pateicu. see, Mary wanted to accept Jesus Marija gribēja pieņemt Jēzu, because she recognized how fragile her life is. jo viņa bija sapratusi, cik trausla viņas dzīvība ir. Mary wanted to accept Jesus Viņa gribēja pieņemt Jēzu, because she did not know if she was going to see another day. jo viņa nezināja, vai viņa piedzīvos vēl kādu dienu. I said this to Mary. Un es Marijai teicu, I said, Mary, do you believe in Jesus? Marija, vai tu tici Jēzum? She smiled Un viņa pasmaidīja. as if to say, well, Pastor, it's obvious. It kā sakot, mācītāji, tas ir I pašsaprotami. said, do you believe in Jesus? Vai tu tici Jēzum? And her little voice crackled. She muttered those little words, yes. Un viņas mazā balstiņa And I tā felt salūza. so happy Un viņa pateica, jā. to know that Mary believed in Jesus. Un es jūtos tik laimīgs zināt, ka Marija And tic then Jēzum. I took up my Bible Un es paņēmu savu bībeli. and I turned it to John chapter 3 Un and verse 16. Un es atvēru Jāņa 3. nodaļu 16. pantu. And I read that verse to Es Mary. nolasīju to pantu viņai. For God so loved the world Jo tik ļoti Dievs pasauli that he mīlēja, gave his only begotten Son, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, that whosoever believe in him lai neviens, kas viņam tic, should not perish, nepazust, but have everlasting life. bet iegūt mūžīgo I dzīvi. said, Mary, if you believe in Jesus, Es teicu, Marija, ja tu tici Jēzum, if you accept him as your Lord and ja tu Savior, viņu pieņem kā savu kungu then un you can be glābēju, saved. tad tu esi izglābts. 1 month later, Pēc 1 mēneša miraculously, brīnumaini Mary got out of the hospital. Marija tika izlaista ārā no slimnīcas. And the mother called me again. Un māte man atkal piezvanīja. Mary was only 11 years old. Viņai bija tikai 11 gadi. And the mother said to me, Pastor, Un viņa teica, mācītāji, God spared the life of my child. Dievs ir saglabājis man bērnu The dzīvību. doctors thought that she will never walk again. Jo ārsts domāja, ka viņu vairs The nekad nestaigās. doctors thought that she will never be able to learn as a normal child again. Ka viņu vairs nekad nevarēs The mother mācīties kā said, normāls Pastor, bērns. I want my little child to be baptized. Un viņa teica, es gribu, lai mans mazais bērns tiek kristīts. And so I went to the home of Mary and I started to explain to her what baptism is all about. Un es devos ciemos pie Marijas un pastāstīju viņai, ko nozīmē I kristīt. said, Mary, when you believe in Jesus as an expression of your love for Jesus, Un es teicu, tā kā tic Jēzum, tad tā kā You mīlestības become izpausmes baptized. Jēzu ir tas, ka tu tiec kristīt. you become baptized because we want you to become a brand new person.
Un tu teici, kristīt, ja mēs gribam, lai tu kļūst par We jaunu want you to cilvēku. be a different boy, a different girl, a different teenager, a different adult. We want you to be a brand new person. Par citādāk puisi, meitenī, pieaugušo pusaudzi. I said, Mary, when you become baptized, you can no longer tell any more lies. Un tad, kad When you tiks become kristīti, tu vairs baptized, nevari you melot. have to be obedient to your parents. Tu vairs nevarēsi būt nepaklausīgi You cannot vecākiem. steal anymore, Mary. Tu nevarēsi You zakt, cannot cheat anymore. nevarēsi krāpties. Mary, you have to be an example to your parents, to your friends. Tu būsi kā piemērs saviem vecākiem un draugiem. She said, Pastor, Viņa teica, mācītāji, I'm scared. man bail. Will I be drowned in the water when I get baptized? Vai es nenoslīgšu ūdenī tad, kad es tikšu Because kristīts? I am scared of water. Jo man bail no ūdens. And I knelt together with her Un mēs ar viņu kopā right pielūdzām in Dievu that home, tajā mājā. and I prayed for her. Un es par viņu lūdzu. Young people this morning, Jaunie cilvēki šajā rītā. if you want to go to heaven, Ja jūs gribat doties debesīm, like Mary, gluži tāpat kā Marija, you can decide to follow jūs Jesus. varat izlemt sekot Jēzum. You are never too young. Jūs nekad neesiet pārāk jauni. And this evening, I will share with you my experience, my own testimony Sure. as to how I came to Jesus. But you are never too young. Šovakar es jums pastāstīšu savu To liecību, kā follow es nācu pie Jesus. Jēzus. Bet jūs nekad neesiet pārāk jauni, lai sekot Jēzum. Mary's experience taught me Marijas pieredze man iemācīja, that no one is too young to die. ka neviens nav pārāk jauns, lai nomirtu. Therefore, no one is too young to follow Jesus. Tāpēc arī neviens nav pārāk jauns, lai sekot Jēzum. If you want to go to heaven, just raise your hand. Ja jūs gribat doties debesīm, paceliet savus If you rokas. want to go to heaven, just raise your hand. Paceliet roku, kurš grib doties debesīm. Thank you. I want to go to heaven. Jā, es arī gribu doties debesīm. I want to go to heaven. Es gribu doties debesīm. Well, there is one way Un ir for you tikai to go to viens heaven. veids, kā jūs varat tur nokļūt. You must believe in Jesus. Jums ir jātic Jēzum. And when you believe in Jesus, Un kad jūs ticat Jēzum, you must be willing to accept Him as your Lord and as your Savior, even in baptism. jums ir jāpieņem viņš kā savs kungs un glābējs There kristībā. might be some young persons here this morning. Varbūt šorīt šeit ir kādi jauni cilvēki, There might be some adults here this morning. kādi pieaugušie, There might be some parents listening to me this morning. kādi vecāki, kas klausās. You came to the camp, and for the first time you are thinking about Jesus. Jūs atbraucāt uz nometni un pirmo reizi I jūs domājat want par you to Jēzu. know, young person, you are never too young to die. Es gribu, lai jūs zināt, ka jūs nekad neesiet pārāk And jauni, lai if nomirtu. you die without accepting Jesus, Un ja jūs nomirsiet bez Jēzus, then the question is, what will be your destiny? tad jautājums ir, kas ar jums notiks, kāds būs jūsu This liktenis. camporee was specially planned to help you meet Jesus. Šī nometne bija īpaši izplānota, lai jūs varētu Don't iepazīt Jēzu. leave this camp. Neaizbrauciet prom. On Friday, I'm going to tell you another story I had of a camporee just like this with a young man, 18 years old. But I will tell you this on Friday. But don't leave this camp without making a decision for Jesus. Piektdienas pastāstīšu jums kādu stāstu par Life nometni, is too fragile. kur arī bija vēl kāds puisis, bet tas būs Life piektdien. is too short. Bet šodien es gribu teikt, The neatstājiet šo Bible nometni, said, today is the day. pirms jūs esat pieņēmuši Jēzu, jo If you dzīve ir pārāk hear the trausla. voice of Jesus, Dzīve ir pārāk trausla. do not harden your heart. Un ja jūs dzirdat Jēzus balss, neapcietināt savu This sirdi. evening, I will once again be making a call Un šovakar es atkal aicināšu for those of you who would like to surrender your heart to Jesus tos, kuri grib nodot savu sirdi Jēzum and become baptized. un kļūt kristīti. I want you during the course of these days Es gribu, lai šodien jūs to think about it.
Padomājiet par to. Pray about it. Lūdziet par to. And if the Holy Spirit is speaking to you, Un ja Svētais Gars runā uz jums, don't delay. nekavējieties. Don't delay. Nekavējieties. As I close this morning, Un šodien noslēdzot, I am looking at many Marys and many young people in front of me. skatos daudziem tādiem kā Marija un daudziem jauniem cilvēkiem man priekšā. This is the right time. Šis ir īstais laiks. Follow me now. Don't let this moment pass you by. Neļaujiet šim brīdim aiziet garām. As you're sitting right now, I want to invite all of you to bow your heads with me. Es gribu, lai jūs visi noliedzat galvas kopā ar mani. Okay? Adventurers, Piedzīvo meklētāji, I want you to bow your heads with me now. es gribu, lai jūs noliecat galvas kopā ar mani lūkšanā. Those at the Esiet back, klusi. those sitting outside, I want you to bow your heads with me Arī tie as we pray. aizmugurē un malās. And I want you to repeat this prayer after me. Es gribētu, lai jūs šo lūkšanu sakiet kopā ar mani. Dear Jesus, Dārgais Jēzu, this morning šajā rītā I invite you to come into my heart. es ielūdzu tev savā sirdī, Because I want to be saved in heaven. jo es gribu būt izglābts. Please, Lord, come into my heart. Lūdzu, kungs, ienāc manā sirdī. Change me. Izmaini mani. Help me to be a different person. Palīdz man būt citādākam cilvēkam. Help me to follow you. Palīdz man sekot tev. Thank you for saving me. Paldies, ka tu esi nomiris priekš manis. And I look forward to meeting you in heaven. Un es gaidu, kad varēšu tev satikt debesīs. Amen. Amen.